Vakar, dāmas un kungi, mums ir speciāla reportāža mana iknedēļas raidījuma vietā. Mēs šodien visi trīs esam, tāpēc, ka esam nokrāmējušies burtiski ar grāmatām. Esam darbā, šķirojam grāmatas, dabūjām jaunas atkal krāvas. Un tagad patiesībā pamanījām tik šokējošu grāmatu šeit, kas tiek lidināts ārā bibliotekās Latvijā, ka nolēmām ar jums to padalīties, praktiski parādīt, kā tas izskatās. Te ir mani Edgars, dārznieks Glorija. Un mēs te šiverēsimies un parādīsim jums, nu tad nevar redzēt tas apjoms, kas ir. Mēs burtiski esam nokrāmējuši visu galdu, un te pilns ar visādiem sējumiem uz zemes grāmatām. Bet nu kaut kas tāds vēl nebija bijis, ko te mēt ārā. Tāpēc mēs jums mēģināsim parādīt šoreiz praktiski nodarbību. Būs paanalizēsim, kādas grāmatas Latvijā mēt ārā, lai dzēstu Latvijas vēsturi šobrīd. Jā, tātad labdien visiem! Un nu jau mēs esam bijuši kaut kādās 30 bibliotēkās. Tā kā savākts ir, nu jau patīkams apjoms, kad jau varam arī par ko parunāt, cik mums ir gal galā jau kaut kas interesants ienācies. Labvakar visiem, jā, iesim cauri visam raidījumam un papētīsim to, kas tad tiek izmests. Un jūs tiešām būsiet pārsteigti, ka sākot no modernās literatūras, beidzot ar pasaules klasiku. Nu, jā, nu labi, es domāju, mums te pat īsti nav kaut kāds, es tiešām biju gatavojies savu iknedēļas raidījumu, bet, nu, ieraugot šo te, es domāju, mēs varam vienkārši tādā pat ne kaut kādā te īpaši neiestudētā secībā rādīt, kur tas, kas mums te ir. Pirmā grāmata, kas man uzreiz iekrita acīs, ko Dievs parāda, ir Zālīša mīlestības vārdā. Cik no jums atcerās šādu te 81. gada grāmatu, tā bija Padomju Savienībā, Latvijā bija. Nu, tad, principā, erotiskā grāmata, nu, šādi tiek mest ārā vienā konkrētā bibliotekā. Jā, un vēl uzsvērsim to, ka tās grāmatas mēs paņēmām no lielās kaudzes pa lielam, nu, vienkārši tā no augšas paņēmām, nu, kas bija smukākās vākos, ko parādīt. Tas nebija tā, ka mēs speciāli meklējam kaut ko baigi interesanto. Tagad pie galda skatoties, nu, lūk, piemēram, grāmata tāda aizmirstais ciems, jā, izdot stāstu par Sibīriju, jā, kā tur cilvēkiem Sibīrijā ir gājis, nu. Piemēram, šādi. Nu, Kura gada grāmata? Grāmata mums ir 91. gads. Tikko tādas varēja tātad izdot kāds. Nu, lūk, tā nav padomu laika kaut kāda propaganda. Tā ir uzreiz jau neatkarības no pirmajām, kur pa Sibīrijas atmiņas. Nu, kā jūs to šīs te cilvēks vai viņa radinieki pēcteči, kur viņš apraksta savus atmiņas no Sibīrijas, nu, tagad mēs metam ārā šādu. Piemēram, nu, klasiska grāmata, baltā grāmata, Jaunsudrabiņa. Nu, laikam jau visi zina, kas tas ir. Mums pat šeit ir diezgan daudz šādas grāmatiņas. Čupā, es skatījos tieši baltās grāmatas kaut kādas, kāpēc tagad ir daudz iet projām. Labi, te, lai dabūtu šo te no galda Lāčplēs, Pumpuru Lāčplēs, mierīgi. Bibliotekas grāmata, tātad bibliotekā šobrīd met ārā Lāčplēs. Nu, kas tur varētu būt kontroversāls kaut kas, kāpēc Lāčplēs met ārā? Neviens nebija paņēmis lasīt kādu laiku droši. Nu, diezgan svaiga, tīra, ne? Nu, 89. gada. Jā. 89. gada, nu jā, labā stāvoklī, Lāčplēs bildēm viss. Nu, mūsdienu versijas 91. gads Latvija, grāmata par barikādēm, ar bildēm, ar visu kaut ko, kā tur viss ir notiek. Tāda grāmatiņa. Tātad mēs uzskatām, ka vairs nevajag vairs šādas, nu, ar visu pārstrā bildi, savīžu izgriezumi, nu, iekšā, nu. Tas jau pat ir komiski, nu, kur vēl nesanāk vēsturi, tevi šobrīd šajās te Ukrainas kara vēstules, tevi, es domāju, te pakavēsimies bišķiņu vēl 91. gada janvārs, nu, šāda te grāmata, nu, tiek mest ārā šobrīd, nu, reku, te tiešām vēsturiski kadri, reku, te kā Ļeņins tiek gāsts, vai reku, omanieši, nu, šis viss. Nu, un te tagad ir sevišķi Ukrainas kara fonā, ka šis viss ir ļoti aktuāli, patriotiski, un nezinu, kā mums te vajadzētu visiem būt. Kāpēc tiek mesta ārā grāmata par barikādēm bibliotekā? Šīs nav kaut kādas grāmatas, mums jau arī cilvēki tagad zvana no dzīvokļiem, kur vācās ārā un kas, kur negrib mest ārā. Tās mēs arī ņemsim, bet mēs prioritāti no bibliotekām paņemt, tāpēc, ka bibliotekās kā reizi ir, nu, tā teikt, nu, tā brīža bestselleri vai labāko autoru darbi, nu, šis te 91. gadā, vai kad viņi ir izdoti, droši vien bija, nu, ļoti svarīga grāmata, nu, paskatieties, cik ātri mēs aizmirstam šādas te
kur te viņai gads ir, te pat nemaz... 91. Jā. Tas tāds bija. Jā, 91. Nu, tad 32 gadi un metam jau ārā. Nu, piemēram, lūk šādi grāmatiņi, Kurzemes pilsētas senās koka ēkas, jā. Nu, tāds vēsturisks materiāls, jā, tur ar durvīm fotografētām, tur jumtiem, jā, un kāds viss ir izskatījies. Nu, šāda vēsturiska liecība. Labi, ja jums likās, neticami, ka var izmest ārā grāmatu biblioteku pa barikādēm, tad šeit ir vēl labāks piemērs. Latvijas Tautas fronts barikādes Romualds Ražuks, kurš vēl ir dzīvs. Te aizmugurē ir viņa bilde, viņš 55. gadā dzimis, te ir viss aprakstīts, kas viņš bija. Viņš ir Saeimas deputāts bijis vairākos sasaukumos, tā skaitā laikam arī 13. Saeimā. Viņa grāmata, kas ir izdota 21. gadā, tātad pirms 2 gadiem, Romualda Ražuka grāmata par barikādēm. Mēs šī bibliotekas grāmata ar visiem zīmogiem visu. No vienas bibliotekas konkrēts, mēs Edgars bija pakaļ. Kā tas ir iespējams? Mēs sazināsimies atsevišķi ar Romualdu Ražuku un paprasīsim viņam, kā viņš jūtās, ka viņa grāmatu, ko viņš ir tā sarakstījis, izdevis par Latvijas Tautas frontes fonda naudu, 91. gada barikāžu dalībnieku biedrība ir izdevusi šādu grāmatu. Un tagad met ārā bibliotekas uz Līgatni sūta, lai pārstrādātu par toaletes papīru. Tas ir vēl nicīgāk un, principā, ņirgāšanās vēl lielāka nekā, ja viņi tiešām viņas dedzinātu un mestu vienkārši ārā, kā pārstrādāt par toaletes papīru, lai kāds pēc tam slaucītu ar šīs te grāmatas pārstrādājumu, es atvainojos, bet sev dibēm. Un mēs sazināsimies ar Romualdu Ražuku un paprasīsim, kā viņš jūtās, ka tagad Latvijas Eiropas Savienības uzdevumā Latvijas šie te vietēji ārzemju globālistu ielikteņi met ārā viņa grāmatu. Teiksim, šāda klasiska grāmata Remarks, Laiks dzīvot un laiks mirt, ja, par Otro pasaules karu. Cik ļoti labi var izlasīt. Skarba, bet laba grāmata, es personīgi esmu lasījis. Tagad uzskatām, ka mums tādas vairs nevajag. Tā? Aivars Slucis, 13. gada grāmata Sargāt Latviju. Par ko te ir fragments no brīvības pieminekļa. Arī rekur, te ir par Otrā pasaules kara, Pirmā Otrā pasaules kara laika, ar fotogrāfijām. Šāda te grāmatiņa arī tiek lidināta ārā, rekur par autoru. Es pieļauju, šis autors arī vēl ir dzīvs visdrīzāk 13. gada publikācija krāsaina bildēm. Šāda te grāmata, patriotiska, reku te ir, šis ir no Brāļa kapiem, vai no brīvības pieminekļa, no Brāļa kapiem, laikam, jā, uz vāka. Šāda arī tiek mest ārā. Grāmatiņa Andrejs Upīts, Laikmet griežos. Man liekas, tāds ļoti labs vēsturisks darbs. Es pat teiktu, iesaku katram izlasīt. Bet, lūk, pat smuka, veseli, jā, bet bibliotekās viņi nevajag, droši vien lapas bišķi sadzeltējuši, tāpēc skatās, ka nevajag. Vai Upīts jau teiks, ka ir sliktais? Upīts bija sliktais, pareizi, bet cits liek ārā arī lapas ir sadzeltējušas. Šādi. Bet labi, mazu pauzīt, uztaisam 2 minūtes. Tu esi tagad tiešām bijis... Kaut kādās 30 bibliotekās apmēram pa Latviju. Es esmu kādās 4-5 bijis pats. Tu esi vairāk runājis ar bibliotekāriem. Tu minēji, ka viņas daļa met ārā, tāpēc, ka viņas personīgi uzskata, ka tās ir sliktas grāmatas. Nē, daļa uzskata, jā, daži tā tiešām arī uzskata, jā, bet vēl ir tāda lieta, ka bibliotekam, cik saprotu, vajadzīga kaut kāda akreditācija, jā, un tie, kas nāk pārbaudīt, vai tā biblioteka atbilst, skatās, vai tā biblioteka plauktos, piemēram, nav grāmatas tur ar kaut kādiem sadzeltējušajām lapām, pelējumi, bišķiņu senītē vai kaut ko tādu, ja, kas visu laiku varēja atrasties, bet tagad pēkšņi, tur vairs nevar atrasties. Un man pat bija konkrēts gadījums, ja, kad es ar bibliotekā runāju, tā bibliotekā reāli stāstīja, ka viņi nenoraksta, bet ved visu pie sevis mājās glabāt, jo viņi arī saprot, ka tas nav pareizi, ja, un kad grāmata mierīgi var stāvēt tur 100 gadu, ja nekas viņai nenotiek pa lielam. Bet rekur vēl, piemēram, tāda vēstures grāmata, pirmais virspavēlnieks, Jukums Vācietis, ja, par pirmo sarkanās armijas virspavēlnieku, kurš bija latvietis. Manā skatījumā tāds diezgan vēsturisks un nozīmīgs fakts. Bet, lūk, bibliotekās vairāk neturam.
Bet, labi, re, kur ir Valdis Rūja, Strēlnieku zeme, un tepat izskatās ir ar autoru parakstu ierakstu, vai tas ir dāvināts? Tā ir izdevniecība avots dāvināts bibliotekai. Nu, 82. gada Strēlnieku zeme, šāda te grāmata. Nu, bet labi, te jau, es tagad redzu nākamo vienkārši, tas vispār kaut kas... Tas ir vienkārši vēstures iznīcināšana. Nu, es nevaru, te nākamais šodien nebiju pamanījis. Aleksandrs Grīns. Sarkanais jātnieks. Aleksandrs Grīns, bet tas taču ir kura gada? Aleksandrs Grīns taču bija Pirmā pasaules kara. Kad šī grāmata labi izdota 91. gadā, jā, bet nu sarakstīta, kad šī ir pirms 100 gadiem grāmata vairāk. Metam ārā Aleksandru Grīnu, piemēram, mierīgi. Man tēta mīļākais autors, starp citu, Dvēseļu putenis. Nu, lūk, vēl tāda ļoti klasiska, laba grāmata par Latvijas vēsturi. Rutku tēvs Sumpurņa ciems. Starp citu, es pat esmu izlasījis kādreiz, viņu atceros. Vēsturisks romāns par kas tas bija, par Kurzemi. Es pat varētu atcerēties, par kuru vietu tas bija. Nevar, bez Kurzemi. Tā bija Kurzemi, jā, tādas gals. Piemēram, lūk, Remarks, atkal melnais obelisks. Klasika diezgan. Te reku biblioteka gudri izdarījusi, ir izgriezusi zīmodziņu pirms mums atdevusi. Tik kāds ir parūpējies pašiem neērti, laikam, nevienam mēs Latviju neatdodam. Šāds te nosaukums, kas ir autors vispār un kuru gada apgāds. Jā, autoru kolektīvs šādu ir izdevis. Nedomājieties, cik simboliski. Nevienam mēs Latviju neatdodam. Un paši tagad Eiropas Savienības uzdevumā lidina šādu grāmatu ārā, kad atdodam gan Latviju mierīgi, bez problēmām. Piemēram, vēsturisks romāns Pagātnes liecinieks par vēsturi. Taurupas romāns. Piemēram, šādi smuka grāmatiņa. Akurāti. Tāda lūk. Regīna ezera, Zemdegas. Regīnas ezeras grāmata arī tiek mesta ārā. Labā stāvoklī arī, jā, šeit pat svaigi diezgan, kuru gada 80. droši vien, 90. 88. Un, tās tiešām nav lasīta, bet var teikt, svaigā stāvoklī. Šādā arī lidināra bibliotekas. Piemēram, slavens romāns Jātnieks bez galvas. Tā, kaut kā negribētu arī ticēt, ka neviens šo grāmatu negribētu izlasīt. Ja? Man liekas, diezgan interesanti grāmata. Labi, cilvēki uzrakstiet komentāros, ko jūs par šo te domājat. Uzrakstiet, no kurienes jūs skatāties un padalāties. Esmu sākumā pateikt, bet mēs te ņem kuru gribi. Rainis. Zelta zirgs. Labi, Rainis teikt, ka sarkans bija pārāk, bet zelta zirgu, ka tas smuka ir izzeltīts uz vākas, tiešām zelta zirgs, tas zelta burtiem. 49. gada grāmata, domājieties, kāda būs vērtība šim te pēc 50 gadiem pie rekādam smukām bildēm. Tajā laikā, kā taisīja. Te jau vērtība ir viena apskatīties, kā 49. gadā kāds grāmatas ir ražoja kādā veidā. Reku smuki bildēm te. Zelta zirgs Raini tiek lidināts ārā. Piemēram, par senvēsturi cīņa par uguni. Tādi grāmatiņi par allaikmu cilvēku dzīvi. Vai, piemēram, kāds diezgan zināms darbs Bagātības sāla. Tādi grāmatiņi. Smuka, akurāti. Jā, varbūt varam sameklēt, kad bišķiņ sadzeltējusi, jā. Bet, Pāga, reku, es redzu, man bija tēta mīļākais autors Aleksandrs Grīns, reku, manas mammas mīļākā grāmata bērnībā. Viņa man teica, ka obligāti vajag izlasīt Remarka 3 draugi, tā viņas mīļākā grāmata. Rekur ir. Es tā arī nepaklausīju, nekad arī neesmu izlasījis. 59. gada grāmata, romāns, 3 draugi, Remarks. Šo es paņemšu un izlasīšu tagad. Redziet, cik labi, ka met ārā bibliotekas grāmatas, viņi līdz manim normāli tam tā nebūtu vajadzīgs.
ka met ārā remarka grāmatas latviešu valodā. Tāds slavena grāmatiņa Pāvils Rozīts, Valmieras puikas. Diezgan tāds zināms stāsts, vai ne? Laikmet garam neatbilst, ko viņi arī droši vien pārāk sarkans sanāk, ja? Bet te no vienas puses kā smieties gribās, bet no otras puses raudāt, te nevar saprast, man iet šādas emocijas, kā var kaut ko šādu reiku vērnest Birznieks Upītis. Izlase. Mums taču ir Birznieku Upīšu iela Rīgā, bet tur visu lielākā daļa šo te autoru reiku te ir smukas, veci, 56. gada. Ar visu bibliotekas zīmogu, nesauksim biblioteku, tā bija viena no tām labajām, kas mums iedeva daudz grāmatas, bet ar ilustrācijām izlase, Ernests Birznieku Upīšu darbu izlase, šāda te grāmata, 56. gada, smukos vākos, arī te izkrāsota, te tiek mest ārā. Žils Vērns, 2000 liepa jūras dzēlni. Man liekas, tas tā, vismaz jauniem cilvēkiem būtu interesanti literatūra, ja, bet laikam vairāk nevajag būt, ja, mūsdienās tā sanāk. Vai, reku, piemēram, arī tāds klasisks darbiņš, ja, Arturs Conan Doyles stāsts par Sherlock Holmes. Tāda. Sērijas. Mums no šīs sērijas ir ļoti daudz, un tev tā sērija grāmatas tašana mums pilnīgi. Mēs viņus savāksim pilnās sērijās. Pēc tam varēsim skatīties, kas mums trūks. Reku, tā bija Jaunsudrabiņa baltā grāmata, te ir Jaunsudrabiņa zaļā grāmata. Arī šis ir 59. gada izdevums. Arī ar bildēm, ar ilustrācijām. Tiek arī mest ārā tātad gan baltā grāmata, gan zaļā grāmata. Nekur mums atkal ir Jākaps Janševskis dzimtē. Stāsta par mūsu tautas vēsturi. Tad citu. Jā, pat rakstīts romāns Pagātnes liecinieks. Un stāvoklis, jā, bibliotekas zīmociņiem, bet, 87. gada grāmata. Reku smukos vākos, tad nemaz nevarēja saprast, kas tas tāds ir. Bet atšķirot vaļā, izrādās 1001 nakts pasakas bērniem, 57. gada grāmata, Latvijas valsts izdevniecība, rekord bildēm. Pasakas, 1001 nakts pasakas, kā bērniem šobrīd, ko mēs lasām, iedodamies planšeti ar visādām multinītiem, reku smukas rasistiska veida pasakas, ka ar melnieku kaut kādu balto nomšījuši. Normāli. Piemēram, Džeks Londons, 3 sirdis. Tāda grāmatiņa. Vai es arī redzu, kaut kas arī mums tāds Arturs Conan Doyles, Baskervilles suns. Laba grāmata, arī esmu lasījis. Tāda. Mums vēl tāds interesants ir. Jānis Parapuķi. Te ir latviešu Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes. Patriotiski. Skatīsimies. 90. gada, šī jau tāda, kad brīvības Latvijas neatkarības vēsmas, kad gaisā, bet vēl 3 rubļi maksājusi. Tāda arī mierīgi metam ārā. Kāras Kalbe pasakas. Šitā ir tāda pavacāka. Mums šitas ir 41. gads. Jā, 41. gads. Tas jau vienkārši droši vien tāpēc uzrakstīja, ka jā, tas interesanti ir no vēsturiskā viedokļa. Jā, 41. gads. Tāds. Kārļas Kalbas pazīk labi cilvēki, tie, kas pieslēdzas, lai jūs nepadomātu, ka mēs metam ārā šīs grāmatas mēs kā reiz glābjam no bibliotekām, kuras met ārā grāmatas un met ārā no visas Latvijas. Visā Latvijā šobrīd bibliotekas met ārā un lielākā daļa ir izmestas. Mēs paspējām pieslēgties, tagad Edgars ir apbraukājis kāds 30 bibliotekas, mēs ar Artūru arī mūsu kolēģi un biedri jaunatvieši ir iesaistījušies gan Kurzemē, gan Vidzemē, gan Latgalē un arī palīdz apbraukāt, kā reizi rīt vēl Tukumā, aizbrauks pakaļ Dobelē, mums vēl ir pieteikušies, kur grāmatas doda. Mēs mēģinām viņus izglābt un veidosim savu jaunatviešu biblioteku. Mums jau ir dabūts tagad šobrīd pagaidu telpas. Tepat Rīgas pierobežā, kur var glabāt viņus tādā vēlamā vidē, tur sausā vietā, siltā. Mēs meklējam kādu vēsturisku ēku droši vien, kuru atjaunot, lai izveidotu jaunatviešu tādu biblioteku, jo grāmatu apjoms ir milzīgs.
Un šis, lai saprastu, šis ir tikai tāds te no viena, tā teikt, no viena bagažnieka, no viena veduma, ko mēs esam paņēmuši. Šādas te šobrīd jau ir savestas ļoti daudz. Ko tev bibliotekārs saka pārsvarā? Mēs sāksim ar to, ka milzīgs paldies ar visiem mums draudzīgiem bibliotekāriem, ja, ka šis grāmatas arī savācis un tad mums atdod, ja, jo es parasti vienmēr atstāju savus kontaktus, ja, lai cilvēki mums var pazvanīt, un tiešām cilvēki zvana, jo no bibliotekāri arī bieži saprot sāp sirds, ja, ka tās grāmatas vienkārši jāved līgi pārstrādē. Bet ir arī ļoti daudz negatīvās piemēri, ja, kad reāli, ka es zinu, ka faktiski no tam bibliotekām tas grāmatas arī pat dedzināts. Jo man arī bijis tas, ka viņi saka, ja tu gribi jāreizē paņem, kur mums tur ārā ir sabērts čupa ar viņu. Ir arī tāds gadījums pieredzēts. Tad aizēju, ko jums tas lapjās čupas tur kaut ko baigi neizvilksim. Bet, faktiski tas viss attiecās uz bibliotekāru godu prātu. Bibliotekārs, kurš uzskata, ka grāmatas ir jāsaglabā, viņš mūs atbalstīs. Bet, kā es saprotu, ir arī savādāk domājuši cilvēki. Bet, tā, turpinām kaut ko paskatīties, piemēram, mums ir Knuts Hamsons izlase. Tāda mums ir smuka grāmatiņa. Akurāt. No sēju. Mums tā citu varam parādīt, kāda mums ir sējumi dažādi. Pilnīgi čupiņās tādi smuki. Netaisījām vaļā, jo tā mums viņi nāk. Labi, nedomājieties. Ojārs vācietis, visi sējumi. Cik te kaut kas 12? Seju 6 un te ir 3, kaut kas 12 sējumi. Ojārs vācietis. Šāds te tiek lidināts ārā veselu šādu te uzreiz pa taisno. Piemēram, Vils Plūgonis. Ja? Tāda sērija. Tas mums ir tāds iepakojumi. Ārvīts Digūs. Tāds pašs sējiņš. Tā tālāk ir kāds mums Ernests Biržnieks upītis. Šāds mēs viņus vedam. Ja. Tieši tā. Un tad šis ir tieši no bibliotekas safasēts jau mums atnācis. Jānis Grots. Šāds sējums, cik te kaut kādas 8 grāmatas, ja. Šāds te, vesels komplekts, tātad Jāņa Grota, tiek mests ārā. Tā, mums ir Jānis Niedra. Šāds. Bet te mums ir pirmkārt ievērojami cilvēku dzīves, kas mums ir vairāki. Es vienkārši šurp nenesu iekšā, jo, tur ir tās grāmatas kaut kāds 30, laikam, tā sērijā. Tādi pilnie komplekti. Tur stāst par vēsturi, ir pilni komplekti, enciklopēdijas. Reku izsliktā literatūrā, sāks. Tā skaitās laikam, kas arī pārāk laikmeta garam tagad neatbilstoši sarkanā. Šo droši vien kāds bibliotekārs uzreiz ir lepns sasējis. Bet man arī, cik ir kāds 8, kas te vēl klāti. Tas ir noticis arī, tās mums arī pilni. Jā, šāds te. Tad reku vēl tev, kas šitas ir, tas jau bija vācietis. Kaut ko ja jūs arī teikt brīnīsiet, teiksiet tikai, ka tas ir viss padomju laiks, tā citu nē. Par vidu tam visam, retāk, protams, bet mēs varam atrast arī kaut ko vecāku. Knuts Hamsons, Klaidoņi. Un ja mēs aptveram vaļā, gadiņu, kad mums visam, kad bija tā biblioteka kartiņas viņam iekšā, ja? Un ja mēs atveram vaļā gadiņu, gadiņš mums ir 1927. Tā labi nerādīsim tieši, kura biblioteka, ja pilsaksim pirkstu virsā, bet 27. gads. Grāmatai šai gandrīz 100 gadi. Viņas abas vienādas? Pirmā un otrā daļa. Tā kā, manā skatījumā šī ir kaut vai pat vienalga, kas tur būtu rakstīts. Tā ir vēsturiska vērtība, kas būtu jāsaglabā. Kā vispār kāda var ienākt prātā. Bet tā pašā laikā runājam konkrēti ar cilvēku, kas reāli bija dedzinājis šo biblioteku grāmatas. Viņam bija reāli iedota, tā čupa ar grāmatām, ar ko viņš tur bija nesis uz, kā viņš teica, uz kačigāru kurināt, ja? Un viņš teica, ka grāmatas vecajā drukā tur esot bijuši diezgan daudz. Reāls stāsts.
Nu, reiku izdevniecība grāmatu draugs Rīgā, Pēterbaznīcas laukums 37, 27. gada. Arī šī te Knuta Suna grāmata, iedomājieties, šis ir tikai viens, principā visas nav. Es biju gaidījis arī, ka tur būs kaut kāds padomu laika, kaut kāda tur, nezinu, doktora disertācija darbi, kaut kādi iesieti vākos, kaut kādas tādas visādas muļķības, bet te nekā tāda nav, te viss ir šāda veida, grāmatas. Staburaga bērni. Šito es biju tā obligātā literatūras skolā. Staburaga bērni, Valdis. Izmest Staburaga bērnus ārā. 55. gada grāmata. Lūk, Staburaga bērni tiek mesti ārā bibliotekā šobrīd Latvijā. Nekā tā diezgan slavens romāniņš Ķēniņa Zalmana raktuves. Tāds. Astrālā pasaule, ezotērika, kas te kādam nepatīk šī mūsdienu laikā. Arī izgriezuši ir ārā, lai neredz, kura biblioteka vai pašiem kauns. Izgriež ārā pirms met ārā. Tā 99. gada grāmata. 99. gada grāmata. Astrālā pasaule, ezotērika. Tas nav vajadzīgs mūsdienās. Uzticies zinātnē. Arī labi slavens diezgan darbs Navarons Lielgabala. Es domāju, ka daudziem zinām grāmatu. Bet galvenais, es pievērsīšu uzmanību tam, ka šīs grāmatas, ko mēs te tagad turam rokā, viņas manā skatījumā ir ļoti labā stāvoklī. Ja? Bet, lūk, bibliotekam skaitās, ka te kaut kāds maziņš, ja mēs atvesim iekšā, varbūt te ir pleķītis, ja? Es pat nezinu, vai to šeit redz, ja? Un tā esot cēnīti, un tādas nedrīkstot vairs turēt bibliotekā. Un tad es teikšu, ka mājās, ja sevišķi kaut kur te švakā kapur, ja kurā grāmatu plauktā, tad tajās grāmatās ir šī sēnīte, jau drusciņi. Bet viņa netraucē šo grāmatu saglabāt gadsimtiem ilgi. Doku Atis izlasa 63. gada grāmata ar bildēm, ar ilustrācijām. Arī tika mest ārā. Mums ir smūgiši paspēļņi. Grāfs Monte Cristo, Aleksandrs Dimā, 1. un 2. daļa. 2 grāmatīnas, ko te varētu teikt, ja, ka tās varbūt ir pārāk revolucionāri noskaņots, ka viņi nevar vairs turēt, nezinu. Bet, man liekas, tāda pasaules klasika. Valdemārs Kārkliņš, Vēstuli no dzimtenes. Tāda grāmata metam ārā pasaka, oi, jopcik, šitā taču nesen tika izdota. Es divu pēc lielās mums ir daudz diezgan šīs lielās, viņi liek ārā. Šitā taču pavisam nesen šito atceros, ka šito izdeva 100 izcili Latvijas aktieri, 1. un 2. daļa. Es atceros pavisam nesen, ka visi tie aktieri tur šķirstīja, kurš tur ticis, kurš tur nav. Te ar bildē, paga, šitas gan ir kaut kas fenomenāls. Te ir visi Latvija, te ir kaut kādu jubileju viņi izdeva. Te ir gan vecie aktieri, gan Reku Vils Daudziņš, gan tagadējie aktieri. Un te tika vesela atlase tur veikta, tur kaut kāds žūrijas, ko tur izvērtēja, kur ir 100 izcilākie Latvijas aktieri. Ļoti liela daļa no viņiem ir joprojām dzīve, un tagad ir aktieri teātros Latvijā. Un es atceros tie teātra kritiķi, vai tik tur vēl Radzoba, kamēr nebija dzīva, nebija kuru gadu. Viņi pavisam nesen, pēdējo 5 gadu laikā, šito atliksim turpat par Romualdu Ražuku, tiem aktieriem pajautāt, kā viņi jūtās tagad paši, ka viņi redz 18. gada, tātad pirms 5 gadiem, 18. gada, tas bija milzīgs projekts, tur milzīgas iztērēja naudas, tur deva viņiem, kas šito apkopoja, tas kaut kāds tur mūža darbs kaut kam tur bija, ka tur viņš to te apkopot bezmaz, ja? Un tika šādas te 2 grāmatas, lai saprast, cik viņas ir apjomīgas, lielas, cik labs puses, ja? Un šie te aktieri lielākā daļa ir 1000 lapas katrā, 1000 lapas katrā ar bildēm, krāsainajām par katru aktieru aprakstīts. Te visi mūsdienu slavenākie, kas ir te iekšā plus vēl vēsturiskie visi, kas ir Rafalsons, Jakavs, te pa katru ir viņa biogrāfija, tur ar bildēm, viss tur viņa labākās lomas. Šo mēs atliksim atsevišķi. Tad nav pagājuši 5 gadi, kad tiek lidināts ārā. Tātad šis pa valsts naudu ir izdots.
Šeit valsts piešķīra kultūra kapitāla fonds vai kas tas bija, piešķīra naudu, lai var sarakstīt, apkopot, izdot šādus te, nu jā, smagas, apjomīgas, bet kā es bibliotekā būtu tā īstā vieta, kur turēt šādas, ka viņas var uz vietas vai paņem mājās, izlasīt, izšķirstīt. Šim jau ir enciklopēdijas nozīme principā, jo te ir apkopoti tie aktieri. Nu labi, subjektīvi, tur varbūt kāds ir labāks, kāds nav, kas tur iekļūs vai nav tajā topā, bet tā principā nu ir tāda vēsture, ka tu pēc laika varēsi paņemt, papildināt šo te, Nu labi, es saku par enciklopēdiju. Mūsu enciklopēdijas ir patiesībā tādā daudzumā atvestas, dažādu laiku enciklopēdijas. Un par šīm grāmatām, tātad, ja viņas tagad ir 5 gadu vecas, ja sanāk, ka vienkārši 3 gadus neviens nav ņēmis lasīt viņas, un viņas ir norakstītas. Vienkārši. Tas bibliotekārs ir bijis ļoti centīgs. Bet rekur, piemēram, slavens romāns Parīzes Dievmātes katedrāle. Šāds te romāniņš, kas mums ir 60. gada Viktors Hugo par Kvazimodo. Un arī te, ja ieskatāmies, droši vien, ka skaitīsies tas, ka šie kaut kādi pleķīši, nu tā tad šādiem viņi nevar vairs atrasties bibliotekā, bet, nu, lai gan grāmata ir vesela, svaiga, un viņi pat īpaši daudz nav lasīt, tas vārki pat viss tādi stingri. Sudraba Eģus, Laimes skola, grāmata arī tiek lidināta ārā. Kas tas tāds ir? Gētas raksti. Tie ir Gētas raksti. Es diezgan apjomu, nu labi, te teiktu, ka nolietota, bet nu viss taču kopā turās normāli. Gēte, teik mest ārā Gēte, nu šāda te apjomīga grāmata. Fausts, arī ko Gētas Fausts pat iekšā arī, jā, ir mierīgi Gētas Fausts tiek mest ārā. Tā, vēl viena baltā grāmata, kad trapies mums čupiņā. Nu jau arī otrā, bet viņas tiešām ir daudz jauns un drabiņu, un laikam skaitās, ka viņš baigi sarkans, jā, rakstnieks kļūs. Tāda mums. Vēl šeit tāds. Lovām dzimusi brīvībai. Starp citu, no šīs sērijas arī es domāju, ka mēs varēsim savākt pilnu sēriju visas, jo, nu, man no viņas ir tik daudz grāmatu, kad es te biju viena mums tagad atnākus, bet nu mēs viņas paši pilnas sērijas vai bibliotekai savāksim noteikti. Šitas atsapsties. Reku te interesanti, Balzaka grāmata Krievu valodā, ko nozīmē šitas vārds Šegriņš. Šāda grāmatiņa Donara Miro godība. Nu, arī es pateikšu ļoti labā stāvoklī, pat vārds nekas te nav nodils, viss ir tāds akurāti, visi bibliotekas kartiņi, nerādīs visu kuru, bet, nu. Nu, te ir pasaules klasika, Balzaks, arī labi Krievu valodā, jā, te pa vidu trāpījusies, bet arī tā tiek mēs Balzaks. Nu, te es tomēr nešķiroju, jo te uzreiz pamanīju, ka krieviski, tad droši vien automātiski uzreiz visu lidina ārā, jo krieviski mums ir daudz, es tikko tagad atvedu arī pilnu bagažnieku ar grāmatām Krievu valodā. Pretīm saulei. Tā bija arī bērnības grāmata. Latvijas valsts izdevniecības 63. gads. Jā. Tas arī tiek mēs cerām, kas tu paskatās ir. Mums piedzīvojuma sērija Izraidīto ceļš. Tā, par indiāņiem. Šīs sērijas. Un galvenais, kad es saku, es viņas paņemu rokā, un man viņas patīk tas stāvoklis, ka viņas liekas bezmaz vai kā jaunas reizēm. Vismaz, protams, ne visas, bet, nu, reizēm viņas tādas liekas. Un tāda patīkama. Konstance Miķelsone, nakts parādi, te kartē ir izgriezts ar izīmodziņš, lai neredz no kurienes. Arī tāda 53. gada grāmata tiek mest ārā. Nu, reku Jēkabs Janševskis vēl viena grāmatiņa. O, kas tas tāds? Tas mums ir tikai cīņa. Šāda grāmata. Neesmu lasījis pats viņu, bet jebkurā gadījumā mēs saprotam, ka šī ir vēstures grāmata. Tā kā un atkal pievērsīsim uzmanību, ka diezgan labā stāvoklī. Paradīzi meklējot. Vai tur iekšā pat visādiem dokumentu fotogrāfijām un vēl kaut kas mums tur ir, jā, visādiem kas mums tas ir 26. gads, jā.
strēlnieki, laikam, vai kaut kas tāds. Es nevaru īsti saprast. Leipciga valsts tiesas nav, tas izrādās mums ir, kas ir attēlots. Nu, labi. Te kaut kas droši vien Rekor Augusts Milts, ētika, lekcija par to, kas ir ētika. Nu, tagad te tie visi bibliotekāri, kas teiks, jā, tik ērti, taču var iegūlēt, apskatīties. Nu, jūs ierakstiet, kas ir ētika, jums parādīs droši vien kaut kāda definīcija, bet te nebūtu te jau ar lekciju veida. Nu, šāda te grāmatiņu uz 50-60 lapām par to, kas ir ētika palasīt. Nu, tāda, protams, metot ārā. Labi, mēs te esam... Vēl ir Vils Plūdonis vēl viens darbiņš tāds, kas zina cauris. Mēs vēl te divas uz galda, mums te ir Rulamans. Stāsta par senvēstu. Nāc, Glorija, parāda, ko tu atradi te pa vidu krievu valodā. Un Sudra bezara dzelmes noslēpuma. Šāda grāmatiņa par indiāņiem. Kādreiz jaunieši tāds lasīja bērniem, tas bija tāds baigi mīļākās literatūra. Ja, nu. Tagad šo noņemot nost, kas tu mums paliek, par LGBT vēl lasīt vienīgais. Ja. Vai, ka tev Glorija bērnības grāmata? Sīpoliņš, es neteikšu, ka tā ir īsti mana bērnības grāmata, tāpēc, ka es bērnībā vairāk lasīju. Parādi. Latviešu literatūru. Taču es gribēju nedaudz paskaidrot arī par to Šagriņa vai Kožā. Tas ir viens no tiem stāstiem, kas aktuāls ir arī mūsdienās, kad tīra, nevainīga, balta cilvēka dvēsele satiekas ar reālo pasauli un reālajiem pasaules kārdinājumiem. Un kas ar to cilvēku tad laika gaitā notiek. Un viena no grāmatām, kuru noteikti nedrīkstētu mest ārā un kā vispār kādam ienāca prātā kaut ko tādu darīt. Un, protams, visi jūs zināt. Cilvēks, kurš ir vainīgs pie visam. Cilvēks, kurš ir vainīgs pie tā, ka viņš piedzima tajā laikā, un tajā laikā rakstīja tam laikam atbilstošu dzēju un rakstus. Tas ir Aleksandrs Puškins. Nonesa viņa pieminekli, tagad nolēma iznīcināt arī visus viņa rakstus. Tas ir pasaules klasiķis, tas nav tikai Krievijas vai Padomju Savienības. Šis mākslinieks, šis cilvēks tika pārtulkots vairāk nekā 200 valodās. Un viņa darbus tagad ciniski izmet ārā. Un tā ir arī daļa no mūsu literatūras, daļa no tā, ka būtu jābūt skolu programmās. Nu, lūk, un no manas puses tad ir arī uzaicinājums, draudzīgs aicinājums visiem, kuri visiem bibliotekāriem, kuri noraksta grāmatas. Par cik mēs zinām, ka jūs tā darat, sazināties ar mums, nevediet viņus uz līgatni pārstrādē, nededziniet viņu kačikarkās un ugunskros. Mēs aizbrauksim visām pakaļ, pa visu Latviju, uz visai jebkuru bibliotēku. Sazinieties, apvienība jaunieši var atrast mūsu kontaktus, telefons, zvaniet droši, rakstiet, nevienam neko nepārmetīsim, aizbrauksim pakaļ. Tas pat attiecās uz visiem cilvēkiem, kuriem ir kaut kāds grāmatas, kurus jūs plānojat mest ārā. Ja? Vienkārši dodiet mums ziņu, paņemsim. Jo mēs to faktiski mierīgi pa visu Latviju saplānojam, maršrutus braucam un savāksim. Un tas grāmatas nekur nepazudīs, ja viņas būs drošā vietā, glabāsies. Un plāns mums ir uztaisīt arī savu publisko bibliotēku. Reiku, man gan bērnībā bija sīpoliņu piedzīvojumi, Reiku, šeit ir krievu valoda, Reiku, bet sīpoliņš ir, viņš cīnījās par šitiem tēmiem, kas tur nebija sīpoliņš. Un tajā lieliem burtiem, šī ir bērniem domāta, te ļoti labi lasīt, var mācīties, jā, krieviski, bet, redz, cik lieli burti tādi, ka, viegli lasīt ar bildēm, jā, krāsaini. Kuru gadu šitā te ir sīpoliņu piedzīvojumi, tiek mesti ārā 2003. Gada, tātad tas nav kaut kāds padomi, tas ir tāda jau grāmatiņa ar visu, regatē grāmatzīmīti, bišu mūžas pamatskola, 2001. Gada kalendāriņš, tāda grāmatiņa. Varbūt es pieļauju, kam ir bērni, kas, latviešu bērni, jā, ir jau vecāki, kas saprātīgi, kas grib no bērnības mācīt dažādas valodas bērniem, un ja kāds grib krievu valodu mācīties, tad kas var būt labāks par tādām pasaku bērnu stāstu grāmatām un mierīgi, viegli mācīties. Te jau runa par krievu bērniem, tev tieši, ka tas grib. Es atceros, ka es mācījos vācu valodu bērnībā, man bija man un māsai jau padomu laikos ņēma privātu
skolotāji kaimiņos dzīvoja vienkārši un teicis gribēja. Un tur arī tieši tā bija, kad sāka 90. gadu sākumā no Vācijas sūtīt, mēs prasījām, lai tādas pasaku grāmatas lieliem burtiem vai komikus, lai sūta, lai kopā ar skolotāju var lasīt. Nu, lūk, šāds stāsts mēs praktiski parādījām nelielu ieskatu, vienu mašīnas bagažnieku ar tām grāmatām, ko vedam mēs tagad no visas Latvijas bibliotekām, ko met ārā. Kā jau Edgars teica, šo nosūtiet vai ietegojiet bibliotekārus vai sūtiet linku. Tie bibliotekāri, kas uzskata, ka jā, tā ir darīt pareizi, nu man ir diezgan tāds bišķi ekstrēmāks viedoklis. Es uzskatu, ka viņi kaut kādā brīdī tomēr būs pie atbildības jāsauc par šādām lietām un ka nedrīkst strādāt bibliotekā cilvēki, kuram ceļās roka mest ārā grāmatu vienalga vai pasaules klasiku Puškinu vai Sīpoliņa piedzīvojumus vai visu, ko mēs te redzējām, Romualda Ražuka barikāžu grāmatu, kurš pats vēl ir dzīvs. Un mēs sazināsim, mēs paprasīsim, kā viņš jūtās par to, ka tā notiek, ka viņa grāmatu metam izkastē. Bet jebkurā gadījumā mērķis ir izglābt grāmatas. Viņām pēc laika būs vērtība tādā ziņā, ka pārējās būs izmestas un iznīcinātas daudz kur. Un viņas būs milzīgā vērtībā. Un tie cilvēki, kas brīnās, kā tā varēja uzbūvēt piramīdas eģiptiešu vai pirms eģiptiešu, neviens pat nezin, kā viņas ir udotas, neviens nevar izskaidrot mūsdienās. Tāpēc arī nevar izskaidrot, ka tad jau tur arī viņi rakstīja gan uz hieroglifus, uz sienām, gan uz papirusiem visādiem. Un kāds gudrinieks droši vien, kad Wittgensteins un Gutenbergs sāk iespiest grāmatas viduslaiku sākumā, izdomāja, ka to visu pārējo var mierīgi dedzināt un mest ārā, jo ir jaunās tehnoloģijas. Tieši tā arī tas notiek. Tieši tas pats ir. Met šo te ārā, jo jaunās tehnoloģijas ir planšetes, kur ir multfilms, ir Maša un Medveģi un vispārējais, bet tas nav tas pats, kas paņemt rokā grāmatu. Tās ir divas dažādas lietas, un to darīt nedrīkst, jo pēc laika pēc tam būs, ka nevarēs neko atrast, un viss būs digitāli, elektroniski, un vēsture tiks šādā veidā pārrakstīta. Jā, sāksim ar to, ka pilnīgi viss jau nekad nebūs digitāli, elektroniski. Ja, jebkas, kas ir digitāls un elektronisks, viņš ļoti vienkārši var pazust un izdzēsties. Ļoti vienkārši. Nav baigi grūti kaut ko serverim sadarīt, un viņš viss pazūd. Jo faktiski ar tiem grāmatām šī situācija manā skatījumā ir tā kā tāda, vēl viena mūsu laika traģēdija, ja, kas notiek, jo faktiski šādā veidā tiek iznīcināta latviešu tautas vēsture. Jo grāmatu lasīšana pa lielam tieši veco, tā ir mūsu tradīcija, mēs visu to darījām. Ja, pasakot, ka visas vecās grāmatas nedara, ja, un der tagad tikai jaunās, tas ir tomēr ļoti, ļoti jau maz no tā vecā, kas ir izdot pa jaunu vēlreiz. Tā kā es uzskatu, ka jebkura cilvēka pienākums šajā situācijā ir mūsu tautas vēsturi saglabāt. Jebkur tautas vēsturi saglabāt. Grāmatas ir daļa no mūsu vēstures. Ja godīgi neticās tiem, kas varbūt neredzēja, kā var Remarka 3 draugus mest ārā, labi, tas ir viens, bet šis es uzskatu ir krimināla noziegums, ka grāmata, kur valsts iztērē milzīgus simtus tūkstošu naudu, lai apkopotu 100 izcilākos Latvijas aktierus, divas daļas, krāsaina bilžu grāmata ar visām atsaucēm biogrāfijām. Tagad 18. gada grāmatas tiek mestas ārā. Protams, barikāžu Romualds Ražuks, tad atsevišķi tas būs... Mums jau bija arī Orvels 1984, ja. Arī Orvela grāmata, jā, tas bija laikam Vidzemē vienā bibliotekā, mums aizbrauc kolēģis pakaļ, neticējās, bet tiešām, jā, pat Džordža Orvela grāmatas met ārā. Un tur droši vien ir tas stāsts, ko Edgars minēja, ka bibliotekārai likās, ka šādu te lasīt nevajag kādam sazvērstības teorijām. Un mēs tārā, lai gan tagad tas ir ironiski, jo Orvels tieši to pats arī paredzēja, ka tā notiks un tas viss piepildās. Un tāds fakts, ka viņa grāmata tiek izmesta no bibliotekas ārā, ir apstiprinājums, ka viņam bija taisnība 49. gadā, vai kad viņš sarakstīja to grāmatu, jau toreiz pa 84. gadu. Starp citu, vēl ir tādas kaut kādas, jau es skatos tādas lietas, kas mums regulāri atkārtojās, ja? Un regulāri, kas atkārtojas, piemēram, ir Raiņa kopotie raksti, ja? Ko tagad es saprotu, ka raksti laikam gandrīz visās bibliotekās nost, jo man jau te sēju ar viņiem savākt diezgan daudz. Tā kā tā, skatītāji, šī bija tāda nestandarta epizode, mēs parādījām praktiski tam, ja to stāstītu, es, piemēram, pats neticētu, ka šādas grāmatas tiek mestas ārā, man liktos, ka tur kaut kāda makultūra, ja. Bet tagad jūs paši redzējāt, šis ir viens piemērs, ja būs kaut kas vēl šokējošāks, rādīsim arī vēl ikdienā.
Bet lūdzu iesaistieties, apziniet arī savas bibliotekas, kas jums ir tūmā, uzziniet, vai viņiem ir norakstāmās grāmatas, ja ir, paņemiet pie sevis. Jums nav kur likt, dabūsim līdz Rīgai. Mums ir tagad lielas telpas plašas, kur ir kur likt. Un, kā jau teicu, ja kādam ir varbūt zināms, kur ir kāda ēka, nu vēlams Rīgas tūmā, lai būtu, kur ir vēsturiska kāda ēka, cik mēs esam vēstures entuziastu klubs un apvienība jaunatvieši arī mums vēsturiskās lietas ļoti interesē. Nu, kāda ēka, kāda, nu, vismaz 2 stāvu ēka, tāda interesanta, kāda vēsturiska, ko varētu atjaunot kādā pašvaldībā tajā Rīgu vai Rīgā, un mēs labprāt izveidotu biblioteku, jaunatiešu biblioteku, kur visas šīs te daudzās grāmatas, ko šobrīd met ārā un iznīcina, mēs viņas izglābjam, un tur mēs viņas liksim, sašķirosim, uztaisīsim kartotēku, katalogu, un būs ilgstoši biblioteka, jo te pavisam cita lieta ir, nu, paņemt rokā šādu grāmatu, pašķirstīt, nu, tas ir kaut kas cits. Sajust smaržu viņai. Nu, jā, un pa bildes, tev pilnīgi uzreiz gribās, es jau te atlasīju mazu čupiņu, ko es paņemšu tagad uzreiz jau uz mājām, nu, tad tā es normāli, nu, neiet kaut kādā internetu vidē meklēt viņus sarakstos un tikai pēc kaut kādiem uzvārdiem un nosaukumiem meklēt, nu, te, tu ieraugi te uzreiz, nu, gribās Remarka 3 draugus izlasīt momentāli, nu, ieraugot viņu. Un tiem, kas saka, ja, ka ir baigi labi, ka digitāli tagad varēs iet datorā un pasūtīt grāmatu, un tad man ir jautājums, ja, ieejot un redzot šo milzīgo sarakstu tikai ar autoru nosaukumu, ja, kā cilvēks var zināt, ka viņš tieši to grāmatu gribēs lasīt, lai viņš viņu pasūtītu. Šeit mēs paņemam rokā viņu, jā, nu mēs paņemam rokā, pašķirstam, apskatāmies un sajūtam, ka mēs gribam viņu iepazīties. Bet to milzīgu sarakstu vienkārši tukšu vārdu, nu, kur neviens nav dzirdējis, nu, šaubos, ka kāds sūtīt. Tā kā tā, dāmas un kungi, jūs redzat, kas notiek mūsu valstī. Es domāju, tas notiek visā Eiropā, ja ne visā pasaulē, kur šobrīd šāda programma ir aktivizēta, ka vajag iznīcināt kultūru, vēsturi, lai var nākt jaunās vērtības LGBT, kā Edgars teica, un vispārējais vietā. Un arī pārrakstīt vēsturi, jā, pēc 10-20 gadiem nebūs grāmatas, nebūs arī, būs Wikipēdijā, būs uzrakstīta jaunā vēsturi. Un kurš to varēs vairs apstrīdēt un pierādīt, un neviens vairs neticēs. Man liekas, ka Heinekam kāds bija tāds labs teiciens, kad vāru, kur dedzina, sākumā dedzina grāmatas, vēlāk dedzinās cilvēks.